Vēl pirms pāris gadiem visiem rīdziniekiem, lai nopeldētos un noķertu sauli, bija jādodas uz Jūrmalas vai Vecāķu pusi. Es ar prieku varu teikt, ka jau aptuveni 2 gadus pilnā sparā šeit pat Rīgas centrā darbojās Ķīpsalas pludmale, un šeit ir iespējams darīt visu, un no šodienas šeit ir pieejams arī bārs, kurā aiziet pēc kāda atspirdzinoša dzēriena un vienkārši izklaidēties. Dodamies apskatīties, kā tur izskatās. Kā radās ideja par to, ka šeit Vanšu tilta pakājai ir nepieciešams bārs? Nu kā? Pavisam patiesībā ļoti vienkārši. Kad cilvēkiem patīk atpūsties, bija tas briesmīgais Milšu kalns, kur beidzot arī novāca. Un tas nozīmē to, ka kāds rūpējās, lai pilsētniekiem ir kur atpūsties. Un ja ir atpūta, mēs zinām, ka vajag to mieru, to labumu, to sajūtu, kas tev iedod rīdziniekam, lai viņam nekur nav jābrauc ārā. Lai tas rīdzinieks arī paliek rīdzinieks, nevis projām no pilsētas. Un tad arī saistībā ar kaut kādām valsts institūciju atbalstiem tika arī atļaut šeit uztaisīt šo bāru. Un tas koncepts nav jau kā bārs, viņa kā ir patiesībā kā atpūtas vieta visai ģimenei, jo ir gan pieaugušajiem, gan arī bērniem ir iespēja gan smiltīs, gan šeit launžiņā uz šūpuļkrēsliem visur atpūsties un vienkārši visu dienu pavadīt. Jo nav jātaisa tur kaut kādi alus festivāli ar karuseļiem, lai visi ģimene var būt kopā. Vienkārši visi ģimene atnāk un atbrauc šeit un arī visu pavada. Jo nevelti arī ir Gobziņš organizēs un taisīs bērnu vakarus, lai arī jau bērni no mazas kājas, teiksim, varētu būt kopā tajā pilsētā un sajust to savu pilsētu. Jo tā mums ir mūsu problēma, ka mēs esam pilsēta, nu jā, tā ir pilsēta. Bet tā mēs nekādu viņu neuzcējam ar mūsējo pilsētu. Un tāpēc arī mēs jau vairāk ceram uz atbalstu par to, ka, lai arī valsts institūcijas palīdzētu organizēt kaut kādas aktivitātes, atļautu viņām darboties, lai, piemēram, kaut vai piegādātu kokteļus uz prāmi, kad viņš atbrauc. Citās vietās beidzās kaut kas, mēs viņam ar savu māju laiviņām mazajām arī normāli aizvedam. Tur lēdu viņi, mums lēdu. Vienkārši ko vajag? Vajag radīt priekš sevis to noskaņu, un to noskaņu radam jau mēs. Un kā un kur jūs atpūšaties? Vai šādi pludmales bāri ir jums tīkami? Mēs atpūšamies pārsvarā kopā, ja? Un šādi, šis ir interesants, jo šis ir, lai šī laikam ir atklāšanas ballīte, un jā, dažreiz jā, kāpēc ne? Un sakiet, kā vislabāk vasarā var atpūsties ar rīdzinieki? Šeit pilsētā. Ja godīgi, tad šitāda vieta baigi jaukā. Nu, tiešām, nezinu, viņi tā kā Rīgā, bet viņi nav Rīgā. Nekur tilts ir, bet smilts tepat laikā. Tālu nav jābrauc, pārēst var padzert var. Kaut kā tā. Es nezinu, šitan jānāk atpūsties, man tā šķiet, man patīk. Ieva, ko tu saki? Es droši vien arī piekritīšu, tāpēc, ka Rīgā ir tagad tik daudz oriģināls jaunas vietiņas, kuras vienkārši vajag atrast un iet uz viņām. Kaut vai tā pati Meža parks, tur pat Rīgas centrā ir īstenībā dažas vietas jaunas un interesantas, bet Ķīpsalā šeit ir tas ir kaut kas jauns un foršs. Tas, ka ir pie ūdens, svaigā gaisā, smiltiņas, tāda čilīga atmosfēra. Un varbūt jūs varat ieteikt skatītājiem kādu veidu, kā vislabāk atpūsties? Man patīk viss aktīvais. Pieņemsim, šeit ir pludmales tenis, bet volejbola laukumi. Ir arī tāds jauns sporta veids kā pludmales tenis. Vienkārši uz mazāka laukuma var spēlēt ar raketēm. Man liekas, ka svarīgi vasarā ir aktīvi darboties. Braukt ar riteņiem, vienkārši atrast jaunas vietas, kur braukt. Uz to pašu Jūrmalu var aizbraukt pa riteņbraucēju celiņu. Tas man arī bija atklājums, jo pirms tam es vienkārši braucu vienmēr ar mašīnu. Kas vēl? Nu, droši vien satikt draugus, kaut kur atnākt uz šādu vietiņu, forši pavadīt laiku, parunāties. Saka, Roberta, tu esi ģimenes cilvēks. Kas tavuprāt ir laba atpūta vasarā rīdziniekam? Es domāju, rīdziniekam jānāk ar visiem bērniem, jānāk šeit uz Ķīpsalas pludmales svētdienās 4 uz bērnu diskotēku. Tur lieliem un maziem. Tas nozīmē, ka katru svētdienu 4:00 sanāk šeit.
būs? Mēs domājam, ka bērnu diskotēka, tad ceļojums pa pasauli, katra dziesma savā valodā, bērniem mācīsim, kā franciski ir, tur mignon, kurš nozīmē, kas es esmu, ja, cik mēs jauki un skaisti esam, un vēl daudz interesantas lietas šitiem te visiem trakiem purvananāsiem mazajiem. Un, protams, arī, ja nopietni runājam, tad mēs pamēģināsim, ja, kā sākumā, jo patiesībā ūdens vēl nav gana silts. Ja? Peldēties nevar laist. Šodien tāda jauka diena, bet, teiksim, kad ja nāk no ūdens vēsums, ja, kā tur naktīs ir jāskatās, lai nedaudz iesilst tā pludmale. Bet es domāju, te būs, un kad tā laba vieta, kur atvest, teiksim, svētdienā, jo, kad atbraukuši jau no laukiem, var vēl uzballēties ar mazajiem 4, bet tā katru dienu var nākt arī, Tātad Ķīvsalas pludmale ir uzplaukusi, varam nākt šeit un baudīt visus labumus. Jā, jo viņa vēl nav pilnbriedā, viņa sāk ieņemt tikai apgriezienus, jo pagājušajā gadā bija tāds bišķiņ pa vēlu, tāpēc daudz viņa nepamanīja, bet tagad jau ir tas, ka būs drives, būs ballītes, būs fans, pieaugušajiem, bērniem, jauniešiem, studentiem, atpūtniekiem, vietējiem, ārzemniekiem un rātniekiem. Paldies tev, Farši, tiekamies pludmalē. Tiekamies, tā.